Rudenim atnākot, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs MCK Talsu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem piedāvā tumšo vakaru kliedēšanai MCK optisko kabeļtelevīziju ar 33 televīzijas kanāliem pa 3,50 mēnesī. Piedāvājam klientu labsajūtai un ērtībai optiskās televīzijas un interneta komplektus. Komplektu cenas sākot ar 6 latiem mēnesī. Gaidām jūs klientu apkalpošanas centrā. Esiet sveicināti Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā. Šodienas raidījumam esam sagatavojuši jums šādus stāstus. Talsu novadā ieripo vēl 2 oranžie skolēnu autobusi. Kā valsts svētkus atzīmēs Talsu novadā dzīvojošie citautieši. Talsanieki sūta sveicienus latviešu karavīriem Afganistānā, un Talsu novada domas priekšsēdētājs Latvijai vēl saules mūžu. Lieli un oranži šonedēļ Talsos ieripoja vēl 2 Mercedes-Benz autobusi, kas ikdienā nodrošinās skolēnu nokļūšanu līdz mācību iestādēm. Pirmajā reizā tie dosies uzreiz pēc brīvdienām. Šodien Talsu novads saņēmis 2 40-vietīgus Mercedes-Benz markas autobusus. Viens no autobusiem nonāks Valdemārpilī, kurā līdz šim skolēnu pārvadājumus veica komercfirmas Transports. Otrs autobuss pagaidām kursēs maršrutā pa Ģibuļu pagastu, bet nākotnē iespējams maršruta izmaiņas, lai nodrošinātu savlaicīgu skolēnu aizvešanu līdz skolai. Komunālās nodaļas vadītājs Ulris Ezergals min, ka tas būs daudz izdevīgāk kā līdz šim, jo nebūs jāmaksā nauda citiem pārvadātājiem. Pašlaik vēl nav zināms, kādā maršrutā brauks otrs autobuss. Līdz gada beigām Talsu novads saņems 4 oranžos Šveices līdzfinansētos autobusus, 2 40-vietīgus, 1 30-vietīgu un 1 19-vietīgu autobusu, kas jau tagad pārvadā bērnus. Kopumā Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētajā projektā 59 novadu pašvaldības saņem 110 autobusus. To iegādēji Šveice līdzfinansējusi vairāk nekā 7 miljonus latu, kas ir 90% no autobusu cenas. Senlūdots sapnis par atgriešanos senču dzimtenē, dieva griba vai vienkārši vieta, kur uzsākt savu biznesu. Tie ir iemesli, kāpēc mūsu nākamā stāsta varoņi ir tieši šeit, Talsu novadā. Svētku priekšvakarā vaicājām, ko viņi domā par mums latviešiem un mūsu zemi, Latviju. Katoļu priesteris Marcins stāsta, ka Latvijā viņš ir pavadījis 1/4 daļu no savu mūža un smejoties atzīst, ka tas ir ļoti daudz. Latvijas svētki un man ir arī tāpēc tādi īpaši un tuvi, tāpēc, ka manā tēvijā svin 11. novembrī. 1918. gadā mēs atguvām neatkarību, Latvijā proklamēja savu neatkarību. Sibīrijā dzimusī latvieta Maīna pēc 55 nodzīvotiem gadiem trimdā ir laimīga, ka beidzot atgriezusies vecāku dzimtenē. Savā atmiņā viņa vēl joprojām glabā mirušās mammītes aizkustinošo stāstu par kādu latvieti. Vienam vīrietim bija no karu kāds tāds gabaliņš, kā viņš tura. Man asaras līdz, kad tas stāsta man. Mazā Emīlija pasaulē nāca Latvijā un 19. novembrī kopā ar māmiņu Ievu, tēti Joahimu un Latvijas Omu atzīmēs savu 1,5 gada jubileju. Emīlijas vecāki iepazinās Vācijā, kopīgi studējot, bet pirms 3 gadiem nolēma braukt uz Latviju, lai uzsāktu kopīgu biznesu. Latvijā vai Austrum Eiropā, tas priekš man tas ir pišķiņ, kā Amerikā. Tur šeit daudz iespējas. Cilvēki tikai neredz. Joahims novērojis, ka katrs šīs puses iedzīvotājs sevi vispirms uzskata par kārtīgu kurzemnieku un tikai tad par latvieti. Iedomīgas nevaru teikt, bet lepnie man liekas, jā. Poli kā slāvi, bišķiņ karstasinīgāki ir. Latvieši tomēr vairāk ir, šis vārds man nepatīk, ko saka, kā vesāki, vienkārši atturīgāki. Dziesmu un deju svētki, hokejs, alus, keramika, krāšņi tautas tērpi. Tā ir tikai neliela daļa no visa tā, ar ko mēs lepojamies. Latvieši ir patriotiski.
Man liekas, ka jā. Jo mazāka nācija, jo viņai ir jābūt lepnai un patriotiskai, lai viņi pastāvētu. Rīt svētku dienā mastos plīvos sarkanbaltsarkanie karogi un skanēs Latvijas himna. Bet kā tad svētkus gatavojas atzīmēt mūsu novadā dzīvojušie citautieši? Mūsu biznesa neatļaus brīvas dienas pagaidām. Jā, mums jāstrādā. Tā visa svinēšana paiet. Vienās lūkšanās par Latviju. Gaišus svētkus, lepnumu un mīlestību par savu tautu un zemi vēl Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgdiņš un Talsu televīzija. Svētkus mēs parasti sagaidām kopā ar ģimeni, vai ne? Lai latviešu karavīriem sagādātu pārsteigumu un radītu māju sajūtu, Aizsardzības ministrija puišiem sarūpēja pārsteigumu. Video sveiciens no Kristīgās vidusskolas uz Afganistānu ceļoja pie Laidas puiša Jurģa Steinberga. Labvakar, mīļie latviešu karavīri, mīļie puiši tur Afganistānā. Labdien, Jurģi! Sveiks, mīļumiņ! Sveiks, Jurģi! Sveiks, brālīt! Es sūtu tev sveicienus, mīļas bučas no tavas skoliņas, no Talsiem, no Latvijas. Mums ir patiešām liels prieks izmantot šos pasta baložu pakalpojumus un sagādāt tev kaut nedaudz prieka tur tālajā zemē. Vēl lielāks prieks ir, ka tu mūsu šodienas vēstures lapspuses papildini ar savu darbu, ar savu kalpošanu Latvijas armijā. Es tev gribu iedrošināt, lai tu esi drosmīgs un nebaiļojies. Tu gadījumā pārsvarā aizmirsti vēl kā to mistisko priekšmetu, kas sauc par ķiveri. Un pārsvarā mamma, kad skatās draugos, tad baigi piesienās par to, tā kā sāc vēl kā ķiveri. Es zinu, ko nozīmē būt mammai tādam puisim kā tu. Jo mamma visu laiku par tevi domā, uztraucās. Tu zini, bet lai gan arī tu mammai teiktu mierinošus vārdus, viss jau ir kārtībā, bet sirsniņā jau ir kā ir. Jurģi, esi uzmanīgs. Mēs sūtam sveicienus gan tev, gan visiem latviešu karavīriem šajos brīnišķīgajos svētkos. Un mēs gaidām mājās jūs visus uz Ziemassvētkiem. Un jūs visus es paturu savās lūkšanās. Un es priecāšos, ka tu atvērsi durvis, ienāksi un atkal smaidot teiksi labdien, jeb labvakar, skolotāji, uz tikšanos. Latvijas dzimšanas dienā mums visiem sveicienus sūta arī Talsu novada domas priekšsēdētājs Miervaldis Krotovs. Esiet sveicināti, Talsu novada ļaudis. Ir mūsu valsts dzimšanas dienas laiks. Laiks, kad mēs tā nopietnāk un apcerīgāk piedomājam par savu Latviju, savu tēva zemi. Tā nav abstrakta teritorija uz kartes pie Baltijas jūras, bet gan vismīļākā, vislolotākā vieta uz pasaules, ar visiem mums, Latvijas ļaudīm tajā. Ar katru no mums un visiem kopā sākas Latvijas valsts, ar mūsu cerībām un sapņiem, ar iespējām un varējumu, ar mīlestību un patriotismu pret dzimteni. Svētkos mēs vienmēr vēlam visu labo un cēlo domu piepildījumu, apņemšanās darīt visu iespējamo, lai Latvija kļūtu par laimīgo zemi, ir lielā mērķa sākums. To mums ir iespējams apliecināt, gan kopā dziedot lūgsnu, Dievs svētī Latviju, gan raugoties krāšņos svētku salūta ziedos. Ar lepnumu par savu valsti varam uzveikt vislielākos pārbaudījumus un izaicinājumus. Novadnieki, sveicu jūs visus Latvijas valsts proklamēšanas 92. gada dienā. Saules mūžu Latvijai!
Rīt visi kopā sveiksim Latviju dzimšanas dienā, dziedāsim himnu un vērosim Krašņo svētku salūtu. Tos, kuri svētku sajūtu vēlēsies izbaudīt atkārtoti, piektdien aicinam ienākt mūsu mājaslapā www.talsutv.lv. Svinēsim svētkus kopā un televizora ekrānos satiksimies atkal pirmdien.